Irinu Kapjonuku ar laboradoru Reičelu. Reičela un Ira ir startējušas vairākos pasaules čempionātos, tā kā starp sportistas ar gana lielu pieredzi. Ну, а что делать? Attālums ir 15 metri. Tas ir ļoti liels attālums. Līdz ar to ir atļauts valsts komandai pievienot arī žestu, kas gan ir īsts un vienlaicīgs ar komandu, jo, kā jūs dzirdat, blakus ir gana liels troksnis, lai ļoti iespējams, ka suns šo valsts komandu vispār nespētu sadzirdēt. Tādēļ sunim drīkst palīdzēt ar žestu pie nosacījuma, ka žests ir ļoti īsts. Kompleksu suņi veids divos veidos, vai no trīs veidos no priekšķepām, kad neizkustās no vienas priekšķepas, no pakaļkapām, arī veids vidus. Jūs redzēsiet dažādas sunis, droši vien dažādā veidā šo kompleksu izpildām. Galvenais nosacījums, lai suns pēc pēdējās komandas būli atpūtas tajā pašā vietā, kur bija pēc pirmās. Un šeit jūs arī redzēsiet šo aportu ienešanu. Acīm redzot, Reičelas saimniece ir izlozējusi kreiso aportu, jo vienmēr ir jānes tas aports, kuru ringa darbinieks noliek pirmo, tātad kreisais būs jānes. Un sunim pēc iespējas taisnākā trajektorijā, pēc iespējas vienmērīgākā tempā ir jāizskrien pakaļ aportam un jāatnes tas saimniekam. Un aportu drīkst paņemt tikai pēc stjorta norādījuma. Attālumi ir ļoti lieli, sunim ir jābūt ļoti koncentrētam, lai spētu sadzirdēt un saprast, ko saimnieks no viņa prasa. Tagad jūs redzēsiet suņa atstāšanu dažādās pozīcijās, pendleram nepārtraucot kustību. Ja kāds no rīta redzēja OBD2, tur bija tikai divas šīs pozīcijas, stāvi un sēdi. Tagad ir pievienota vēl arī guli. Un secība ir atkarīga no tā, kā to vēlas redzēt tiesnesis. Viņš pirms sacensībām pasaka, kura pozīcija pēc kārtas ir jāieņem. Un tādā secībā tas ir jādara visiem sportistiem. Konus ir tikai orientējoši, lai varētu zināt, kur ir jāmaina virziens. Ļoti daudz darba tiek pavadīts, lai suns neasociētu šo elementu tieši ar konusiem, jo suņiem ir mode izdomāt, ko no viņiem prasīs, un pašiem jau priekšlaicīgi sāk piedāvāt dažādus elementus, kurus viņiem liekas, ka būs pareizi. Līdz ar to ir maksimāli jānojauc sistēma, suņiem bez pārtraukuma ir jāmaina secības, ir jāmaina virzieni, lai suns pēc iespējas mazāk spētu nojaust, kas būs nākamais, ko no viņa prasīs. Jo tikai tad suns būs pilnā koncentrācijā un uzmanībā un gaidīs šo komandu no saimnieka. Citādi var gadīties, ka jūs vēl nekādu komandu nedodat, bet suns jau ir ieņēmis kaut kādu pozīciju, kura viņam liekas, ka būs pareiza. Kvadrāts. Šajā sporta klasē ļoti sarežģīts elements ar sūtīšanu pie konusa un pēc tam uz kvadrātu. Attālumi ir ļoti lieli. Где они? Вон они там. Kvadrātā drīkst suni gan apstādināt un pēc tam noguldīt, gan noguldīt uzreiz. Tam nav nozīmes.
Un sunim ir jābūt tik uzmanīgam, lai izdzirdētu, kurā brīdī skan šī piesaukšanas komanda. Jāskrien ātri, bet jānobremzē tā, lai pēdējo ceļa posmu veiktu blakus, korekti blakus, vienā tempā ar handleru. Kā jūs redzējāt, Rēčela tika priekš nostādīta kvadrātā un pēc tam dota papildus komanda gulēt. Tas ir atļauts. Un, ja abas komandas tiek izpildītas korekti, par to atzīmi nenāk. Un tagad blakus iešanas schēma, kas šajā klasē ir ļoti sarežģīta, ir visi tempi, gan normāls solis, gan lēns, gan ātrs. Ir pagriezieni pa labi, pa kreisi ap savu asi, ir soļi pa labi, pa kreisi uz priekšu atpakaļ, ir ļoti, ļoti daudz dažādu elementu, un kas ir sunim viens no grūtākajiem, šī schēma ir gara. Ir ilgi jāiet blakus, ir ilgi jākoncentrējās un nedrīkst zaudēt uzmanību. Komandu saimnieks drīkst dot uzsākot kustību un mainot tempu. Pie pagriezieniem papildus komandu dota netiek. Sunim pašam ir jājūt, kā griezīsies saimnieks un jāgriežās kopā ar to. Tāpatās papildus komanda netiek dota apstājoties, sunim pašam ir jāapsēžās pie saimnieka kreisās kājas. Tā ir lieta, ko suņi mācās jau no paša sākuma skolā. Kā saimnieks apstājas, tā suns apsēžas pie kreisās kājas, ja nav izskanējusi cita komanda. Saimnieks drīkst dot tikai valsts komandu, nedrīkst sunim palīdzēt ne ar plecu kustību, ne ar roku kustību, ne ar kaut kādiem vēl citiem žestiem vai galvas pagriešanu vai tam līdzīgi. To visu vērtē, it sevišķi šajā starptautiskajā OBD3 klasē. Par to tiks noņemta noteikti atzīme, ja saimnieks pār mēru sāks vicināties vēl ar lokām vai kaut kā palīdzēt sunim ar ķermeni. Un, kā jūs redzat, šī blakus iešana ilgst ļoti ilgi. Schēma OBD3 klasē var ilgt līdz pat 7 minūtēm, kas sunim tieši koncentrācijas ziņā ir ļoti, ļoti sarežģīti, vēl vairāk sarežģītos apstākļos. Sunim visu laiku ir jāsako līdzi, kas būs par tempu, kas būs par pagriezieniem, vai būs apstāšanās, vai tikai pagrieziens, vai vienalga, kas mainīsies. Un tempa maiņas ir vairākas reizes uz ātru un uz lēnu. Protams, handleram daudz strādājot ar suni, tiek piemeklēts sunim optimālais temps, lai tas nebūtu ļoti sarežģīts, skriet tādā ātrumā, vai tieši otrādi. Ты не мешаешь, там мешают дальше. Vai tieši otrādi, temps ir par ātru un sunim jau gandrīz jāskrien galopā. Milzīgā blakus iešanas schēma ir garām, veiksmīgi pagājusi. Un nākošais elements būs izvēle. Kad no 6 vienādiem kociņiem sunim ir jāatvēlas tas, kuru būs kārtīgi aptaustījusi saimniece un uzrakstījusi uz tā savu atpazīšanas zīmi. Šajā klasē jau visi pārējie kociņi tiek izlikti ar ringa darbinieku roku. Un rītā, ja jūs redzējāt OBD2, pārējie kociņi arī tika izlikti ar pinceti, lai nejautu smakas, bet šeit stjuarta smarža būs pie pārējiem kociņiem. Līdz ar to elements ir par vienu pakāpi sarežģītāks. Saimnieks nedrīkst redzēt, kurš kociņš ir tas, ko viņš ir iezīmējis, lai nejauši nedotu kādu zīmi savam sunim. Sunim šis darbs ir jāveic absolūti patstāvīgi. Suns nedrīkst nomest, nedrīkst pārkrāmēt kociņus, drīkst paņemt tikai konkrēto kociņu, un tas arī viss.
nedrīkst arī graust kociņu. Un metāla aporta atnešana pāri barjerai. Šajā klasē šis aports jau obligāti ir metāla, izņemot gadījumu, ja sacensības notiek ļoti augstā laikā un ārā, tad metāla aports tiek nomainīts pret plastmasas aportu, bet šādos apstākļos šis nesamais aports būs metāls, un tas ir jāatnes pāri barjerai, un arī pakaļ ir jāskrien pāri barjerai. Pie tam suns, protams, nedrīkst skriet pēc savas iniciatīvas, tam ir jāsagaida saimnieku komanda, tikai tad drīkst skriet. Arī paņemšana notiek pēc stjorta norādījuma, tikai tad, kad atļauj, tad drīkst paņemt. Un arī suni drīkst atbrīvot tikai pēc tam, kad stjorts ir pateicis paldies par konkrētā vingrinājuma izpildīšanu. Un pēdējais elements – piesaukšana ar apstādināšanām. Suns tiek piesaukts pa ceļam 2 reizes apstādinot, 1 reizi stāvus, 2 reizi guļus. Suņa uzdevums ir šo pozīciju ieņemt pēc iespējas ātrāk pēc izskanējušās komandas. Komandas ir tikai orientieri handleram, kurā brīdī šo komandu teikt. Un tiek vērtēts, cik vienmērīgā tempā visa distance ir veikta, vai atšķirīgi posmi netiek skrieti ātrāk vai lēnāk. Un, protams, tiek arī vērtēts, cik korektā pozīcijā suns guļ, kamēr saimnieks dodas projām. Un šai komandai ir jāskan priecīgi vienmēr